Labdien! Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā, kā notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzenamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Mēs skaidrojam, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, es sveicināts tu, Tāli. Šis ir raidieraksts drošinātājs 39. epizode. Labdien, labvakar, labnakt, labrīt, lai kur jūs mūs arī klausītos. Sveicināts arī tu, Dīvs Reiznieks, raidieraksts drošinātājs. Mēs joprojām vēl varam tā teikt, ka mēs atsākam mūsu raidīšanu, jo tā ir tikai mūsu otrās sezonas epizode šajā rudenī. Tūdaļ arī uzzināsim, par ko tad plašāk tajā būs dzirdams. Lai neaizņemtu jūsu laiku, es uzreiz Dīvu tev jautāšu, kas tad ir tas, par ko būs šīs epizodes lielā saruna? Lielā saruna būs par kūkām karalaukā. Un gluži burtiski par kūkām, kūciņām, saldumiem. Par to, ka arī esot tranšajā, tev ir vajadzīgs kāds prieciņš, kas liek kaut nedaudz noņemt domas no tā, kas tev ir jāizdara kaujas laukā. Te tālāk nāk brīvprātīgie, un ja konkrētāk es runāšu ar Olēnu Kravčenko, kur dzīvo Ukrainas vidienē un no sava ciema iedzīvotājiem un apkārtējo ciemu iedzīvotājiem vāc dažādus pārtikas produktus un ved uz fronti. Un pilnīgi nejauši izrādījies, ka ļoti novērtēts tiek arī tortes. Par to lielajā intervijā. Tā intervija tiešām tāda neparasts leņķis šis ir, bet te pašā laikā jūs dzirdēsiet, cik neticami svarīgs tas var būt karavīra noskaņojumam, gan prieka, gan arī citu siltu emociju ziņā. Bet šajā epizodē mums būs arī saruna, kā vienmēr un kā pieklājas, ar Kristīnu Bērziņu, mūsu drošības politikas eksperti, un šoreiz mēs viņai vaicāsim, ko tad nozīmē Britu paziņojumi, ka viņi grasās patrulēt Melnajā jūrā, lai gādātu par Ukrainas graudu kuģu drošību. Tāpat arī par to, ar kādām bažām jāraugās uz Putina un Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna tikšanos, kura jau ir notikusi. Un mums te apkārt virmo virkne ļoti plašu un ļoti nopietnu militāro mācību, un tas būs temats, par kuru mēs ar Kristīnu arī sāksim mūsu sarunu. Sveiki, Kristīna! Sveiki, Kristīna! Sveiki! Ja mēs iepriekšējā rudens sezonas atklāšanas epizodē atskatījām visu, ko mēs varētu būt palaiduši garām šajā vasarā, tad tagad gan vairāk pieķersimies šīs nedēļas šo dienu tiem karstākajiem starptautiskās drošības notikumiem. Ar mieru? Ar mieru. Tas, kas mums notiek šeit pat durvju priekšā, ir lielākās mūsu pašu valstī ikgadējās militārās mācības namējs, taču tas, ko varbūt mēs mazāk pamanām, jūrā arī pie mūsu piekrastes arī plaši manevri. Tiesa gan Rīgas ostā mēs šajās dienās varējām redzēt veselu rindu kara kuģu, tas tika demonstratīvi parādīts sabiedrībai, bet šīs nav vienīgās aktivitātes, kam būtu jāpievērš uzmanība. Viena antiaktivitāte, ja tā var teikt, kur nenotiek atšķirībā no daudziem citiem gadiem, ir Baltkrievijas superplašās mācības Zapad. Taču viena lieta, kam īpaši jāpievērš uzmanību, ir Melnajā jūrā notiekošas militāras mācības, kur centrā ir Ukraina un ASV un arī apkārtējās Melnās jūras valstis, izņemot Krieviju, protams, un arī Gruziju. Tur nav dzirdēta. Ko tad nozīmē šī lielā aktivitāte, kā mums to tulkot, ko tas nozīmē mūsu drošībai un arī reģionu un Ukrainas drošībai? Kā tu teiktu, Kristīna? Mācības ir ārkārtīgi svarīgas un nepieciešamas mūsu reģionam, mūsu drošībai. Par mācībām tieši bija skaidri rakstīts Viļņas NATO samita deklarācijā, cik ļoti nepieciešami būs tagad visām NATO dalību valstīm kopā trenēties un izspēlēt scenārijus, kā mūsu reģionu un kā visu NATO teritoriju pasargāt no uzbrukuma, piemēram, no Krievijas. Un šobrīd Baltijas jūrā notiek mācības 3200 jūrniekiem no 14 valstīm, 30 kuģi. Tik vērienīgas mācības,
kurās tieši izspēlē blokāžu un citus jautājumus, kuri varētu būt aktuāli kara gadījumā. Ja ir runa par to, kādēļ, tad jau izskanējuši no militāriem virsniekiem paskaidrojumi, kāpēc Baltijas jūrā, kāpēc tik pamatīgi, un ir atsaucis tad uz Suvalku koridoru, uz to nelielo zemes gabaliņu, kurš savieno Lietuvu un Poliju, un ja nu gadījumā kaut ko tur pārautu, būtu ārkārtīgi nepieciešami NATO jūras spēkiem turpināt atbalstīt Baltijas valstis no jūras. Bet kā tas izskatās un kā tad sanāk kopā visas nepieciešamās valstis, lai faktiski iespējamo blokādi novērstu? Un šīs mācības Baltijas jūrā vada Vācija, bet piedalās vistuvākā sabiedrotās valstis no mūsu reģiona, bet arī no tālākiem reģioniem. Piemēram, piedalās Kanāda, Francija, arī prieks redzēt, ar cik lielu spāru un arī signālu tad parāda Maskavai, ka nevajag domāt, ka NATO kaut kādā ziņā ir aizmigusi, ka NATO aktīvi trenējās un ir kaujas gatavībā, ja nu kaut kas nāktu no Krievijas puses. Un, ja skatās, ka paralēli notiek mācības Melnajā jūrā, kuras tad mums ir tās jūras, kuras ir visapdraudētākās mums kā NATO valstīm, tās ir Baltijas jūra un Melnā jūra. Melnajā jūrā mēs esam daudz runājuši par graudu tirgu nogriešanu, par nepārtrauktiem uzlidojumiem, un arī turpina krist droni tieši uz Ukrainas un Rumānijas robežas Donavas upes krastā. Ir nevis runa par kilometriem no NATO teritorijas, bet par metriem. Un ir pat arī dronu daļas, kuras ir iekritušas Rumānijas teritorijā. Tāpēc īpaši svarīgi strateģiski šobrīd ir nodrošināt Rumānijas robežu, Donavas upi un Melno jūru, un tur tajās mācībās piedalās arī Ukraina, ārkārtīgi būtiski, kā arī ASV, Lielbritānija, Bulgārija, Turcija un citas NATO valstis no reģiona. Tāpēc, ka tikai kopā sanākot, NATO valstis un NATO karavīri iemācās arī krīzes situācijā sakarīgi, spējīgi kopā cīnīties. Ir ļoti iespaidīgi tas, ka NATO valstis spēja abās jūrās kopā mācīties, trenēties, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas novērst kādu uzbrukumu. Un svarīgi arī parādīt, ka to ir iespējams paveikt vienlaikus, nevis izsvaidīt NATO uzmanību pa vienu vai otru reģionu. Bet paliekot pie Melnās jūras, skatāmies, ka Briti pavēstījuši par nodomu patrulēt tieši virs Melnās jūras, tieši Britu gaisa spēki, lai gādātu par Ukraiņu labības kuģu drošību. Ļoti nopietnas mājiens Krievijai, ka jūs te vairs nevarēsit bakstīt Ukraiņu kuģus, jo Krievi, mēs zinām, ir pateikuši, ka arī Ukraiņu labības kuģi tiek uzskatīti par militāriem mērķiem. Kāpēc no Britu puses šāds solis tiek spērts? Kāpēc ne tie paši amerikāņi vai pieminētie vācieši, kas šeit Baltijas jūrā vada mācības, vai itāļi, kur cīnās ar migrantiem no nabadzīgās Āfrikas? Ko tas nozīmē? Lielbritānija ir pēdējā pusotrā gadā izrādījusi lielu atbalstu Ukrainai, savā ziņā pat ambiciozāku vai drošāku atbalstu nekā citas sabiedrotās valstis. Britiem varbūt nav tik daudz ko dot, cik ASV, bet Briti ir arī ļoti spējīgi un var rādīt piemēru citiem, kā varētu palīdzēt Ukrainai. Un citi pēc tam arī sako, ka bija runa par tankiem, piemēram, tad arī Briti bija ļoti nozīmīgi un rādīja to, ka, ja Briti dos, varbūt citas lielvalsts arī drīkstēs Ukrainai dot, ka varbūt tā iedomātā sarkanā līnija Krievijas ir vairāk citu valstu līderu galvās, nevis kaut kas, kas faktiski pastāv. Un mēs redzam arī šajā gadījumā, ka Lielbritānija
vismaz publiskajā telpā, cik ir zināms, ir ar mieru palīdzēt nodrošināt graudu pārvadājumus. Bet arī tā nav garantija visiem kuģiem, tā nav garantija, ka graudu pārvadājumi varētu turpināties. Tā ir iesaiste, bet šajā jautājumā arī pastāv eskalācijas risks, kādēļ iespējams citas valstis nevēlās piedalīties šāda veida gaisa telpas nodrošināšanā. Iespējamā eskalācija Melnajā jūrā mēs jau esam redzējuši kopš pagājušā gada februāra. Ir bijuši gadījumi, kad Krievija ļoti agresīvi uzvedās, pat notriec bezpilota lidmašīnas no NATO, no ASV. Cik zināms, tad šobrīd citām valstīm ir daudz piesardzīgāka pieeja nekā Lielbritānijai. Līdz ar to šeit mums diezgan nopietni jāskatās uz priekšu, kas notiek reāli praksē. Es to uztvertu drīzāk par tādu nelielu taustīšanos. Cik drīkst palīdzēt, ko drīkst darīt gaisā virs Melnās jūras. Tāds pārbaudījums arī no Britu puses, vai drīkstam, vai tiksim galā, kā tad izskatīsies. Nav pavisam skaidrs, ko drīkst, kurā momentā un ko nedrīkst, un kāda būs Krievijas reakcija. Bet baidīties no kādas pārmērīgās reakcijas, tas arī nav ne Ukrainas interesēs, ne NATO valstī interesēs. Tātad Lielbritānija šajā brīdī uzvedās nedaudz, varbūt pārgalvīgāk, bet iespējams arī pareizāk. Bet ir vēl viens temats, ko mums pavisam īsi ir jāapspriež. Varētu likt virsrakstu Kims Krievijā. Kims Čen Uns, Ziemeļkorejas līderis, varbūt mūsu sarunas izskanēšanas brīdī viņš jau būs ticies ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu, varbūt vēl ne, varbūt mēs būsim šo to uzzinājuši vairāk, varbūt tikai domāsim, ka zinām vairāk, bet jebkurā gadījumā, ko pēc būtības nozīmē šāda tikšanās, kādas, kurai no šīm valstīm ir pašas svarīgākās intereses, jo mēs zinām, Kims, ja nemaldos, kādus 4 gadus nebija vispār nekur devies, un tagad brauc uz Krieviju, un visi runā par ieročiem no Ziemeļkorejas Krievijai, un otrā virzienā, ko tad Kimam atkal vajadzētu? Kimam jau iespēja izbraukt no Ziemeļkorejas ar savu īpašo vilcienu uz kādu slepenu tikšanās vietu Krievijā. Tas, pirmkārt, viņam ļoti interesanti, sarkanais paklājs. Viņu uzņem tāpat tā kā uzņemt jebkuru citu lielvalsts līderi. Viņš tiek cienīts Krievijā šobrīd. Un reti kura cita valsts pasaulē tik ļoti lielu cieņu un interesi izrāda par Ziemeļkoreju. Un tas jau pats no sevis ir jaunums un kaut kas īpaši svarīgs. Normalizējās Krievijas attieksme pret Ziemeļkoreju, normalizējās iespējams tad arī citu valstu attieksme pret Ziemeļkoreju. Tas ir piemērs. Tā drīkst. Drīkst tagad draudzēties ar Ziemeļkoreju. Drīkst uzsākt atkal kādas tirdzniecības saiknes. Drīkst stutēt Ziemeļkorejas ekonomiku. Protams, tādas valsts, kurām ir liela ekonomiskā sadarbība ar rietumiem, ar Eiropu, ar Eiropas Savienību, ar ASV, protams, nevēlētos uzsākt tirdzniecības saiknes ar Ziemeļkoreju, jo tad varētu būt ļoti nopietnas sankcijas. Bet tādām valstīm, kurām nerūp iespējamās sankcijas, kuras cenšas atrast citu ceļu, tām varētu interesēt šis piemērs, kā Krievija pie sevis piesaista iepriekš atstumtos un kā neņem galvā to, ka varbūt tā nebūtu smuki. Vai tas savā ziņā varētu aizskart Krievijas prestīžu, ka apsiest BRICS samitā Putins nevarēja piedalīties, ka tādi augsta līmeņa ciemeņi nemaz pie viņa nebrauc un tagad jāuzņem Ziemeļkoreju. Varētu skatīties uz to, ka tagad tikai atstumtie to Krieviju grib, bet nemaz varbūt arī tik slikti Krievijai nav. Drīzāk tas, ka Krievija spēja satricināt globālo sistēmu, un tas savā ziņā bija arī Ukrainas kara mērķis. Darīt to, ko nedrīkst, darīt tā, kā nav pieklājīgi, darīt tā, kā grib, tāpēc, ka grib, un šis vēl atkārto to pašu. Un ko tad šī tikšanās var nozīmēt attiecībā uz karu Ukrainā? Par to ir bāžas daudziem. Bažas ir par ieročiem, par munīciju, kādu Ziemeļkoreja varētu palīdzēt Krievijai nodrošināt. Ziemeļkorejā viss kaut kas trūkst, bet militārā jauda tur ir. Un Krievijai Ziemeļkorejas palīdzība varētu ļaut ilgāk cīnīties Ukrainā. Tas Ukrainai visnotaļ
nāktu pa sliktu. Tāpat kā Irānas šahada droni ir gan nozīmīgi kara laukā, gan bīstami, bez tiem karš varbūt citādāk izskatītos. Un ar Ziemeļkoreju tāpat, jo ilgāk Krievija ir spējīga kaut ko spridzināt Ukrainā un šaut, jo ilgāk Krievija iespējams vēlēsies turpināt karu. Jo mazāk ir ko šaut, jo agrāk būs jādomā par to, ka varbūt tā nevajadzētu darīt. Un tālūk tieši militārais atbalsts Krievijai un sadarbība militārajā telpā ar jebkuru valsti Ukrainai nāk par sliktu. Bet cik lielas ir tās Ziemeļkorejas iespējas, cik liels tas drauds var būt Ukrainai, vai tas var būt līdzvērtīgs tiem pašiem Irānas droniem, par ko runā starptautiskajā sabiedrībā? Bažas ir gan par simbolisko, gan arī par to faktisko atbalstu. Un tur ir runa varbūt par mazāk, nevis par bezpilotu lidmašīnām vai ko tam līdzīgu, kas būtu Irānai varbūt ir lielāka spēja šajā telpā. Bet šajā karā ir ļoti svarīgs tieši apjoms. Cik daudz var katru dienu šaut un cik daudz var katru dienu spriedzināt. Un jo vairāk Krievija spēj šaut, jo vairāk Ukrainai ir jāšauj pretī, jo vairāk ir visiem sabiedrotiem un Ukrainas palīgiem jāsagādā un jāražo. Šaujam-pulvers, piemēram, pat tas arī ir būtisks. Nevajag visglaunāko lidmašīnu, nevajag vissarežģītākās tehnoloģijas, bet jebkāda palīdzība un principā jebkas, kas arī sprākst, var būt nozīmīgi šajā karā. Artilērijas lādiņi, patronus šautenēm un tā tālāk. Jā. Tas, kas ir lēts un vienkārši arī ir ārkārtīgi nozīmīgs. Diemžēl, un tieši tāpēc mēs sekosim līdzi ne tikai tam, ko pasaka līderi pirms vai pēc šīs tikšanās, ja vispār kaut ko pasaka, bet arī kādas ar laiku var parādīties liecības par kaut vai to pašu Ziemeļkorejas ieroču piedalīšanos karā Ukrainā. To laiks rādīs. Sakām lielu paldies tev, Kristīna, un tiekamies jau pēc nedēļas. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Paldies Kristīnai, paldies Tālim. Kamēr jūs runājāt, tikmēr tiešām Putins ar Ziemeļkorejas līderi ir tikušies 2 stundas runājoši. Protams, ka esot, publiski tas tā izskan, jau vienojušies gan par taktisku, gan strateģisku sadarbību un tā tālāk un tā joprojām. Bet, protams, ka mēs nezinām visu to, kas tika reāli pārunāts. Rietumu eksperti bažījās par to, ka Ziemeļkoreja varētu piešķirt Krievijai kaut kādu militāru atbalstu. Un es zinu, Div, ka tu tiešām arī esi apkopojis. Es tev lūdzu, es tā kā ar Kristīnu to jautājumu neizrunāju, un mēs arī to rūpīgāk neizpētījām, bet tiešām, jā, cik tad, paskatāmies uz pasaules kartes, ko tāda Ziemeļkoreja it kā varētu tur daudz palīdzēt. Bet laikam tik maziņa militāro iespēju ziņā viņi nemaz nav, jā? Tad pāris minūtēs mēģināsim šo jautājumu atrisināt. Tātad problēma ir tāda, ka Krievijas-Ukrainas karš ir lielā mērā artilērijas karš. Pēc dažu rietumu speciālistu aprēķiniem Krievija gada laikā izšauja aptuveni 10–11 miljonus artilērijas šāviņu. Kur ir problēma? No Krievu puses skatoties. Problēma ir tāda, ka viņi saražo daudz mazāk. Cik tieši neviens īsti nevar pateikt, bet publiski paziņojumi ir nākuši klajā, sakot, ka Krievija tagad uzlabos savu militāro ražošanas kapacitāti, un tad viņi varēšot saražot 2 miljonus artilērijas lādiņu. Jā, tātad iztērē 10–11 gadā, bet kaut kad drīzumā varēs saražot aptuveni 2 miljonus. Tātad vismaz 5–6 gadi ir vajadzīgi, lai saražot to, ko viņi šobrīd iztērē 1 gadu laikā. Tātad problēma tā ir. Kāds ir risinājums? Risinājums, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Ukrainu, kur arī nespēja saražot tik daudz, cik viņi iztērē, tad Ukrainai ir gana liels draugu pulks, koalīcijas partneri, kas piegādā Ukrainai dažādus gan ieročus, gan lādiņus un tā tālāk un tā joprojām. Tā skaitā Latvija. Krievijai šo te draugu loks ir daudz mazāks. Mēs zinām, Irāna viņiem piegādā dronus, kas terorizē Ukrainas teritoriju. Tāpat tiek runāts, ka Irāņi varētu piegādāt raķetes balsiskās, bet par tām vēl
par tām nav šobrīd runa. Nu, un mēs, protams, vienmēr ar lielu jautājumu zīmi skatāmies uz Ķīnu, kā tieši, cik daudz un ar ko tā, cik atklāti vai paklusām, diemžēl, un tomēr Krievijai palīdz. Tas, protams, ka arī ir šajā sarakstā, tā kā to nav jāņem vērā. Jā, bet tas ir, kā Kristīna arī teica, šķiet arī pagājušajā nedēļā, ka Ķīna tomēr ir ļoti uzmanīga, jo tā ir aktīva globālās ekonomikas dalībniece, ja? Un tieši atbalsts Krievijai, vismaz acīm redzam, pagaidām tā to izvērtē kā nevēlam. Vismaz tādu publisku un ļoti redzamu atbalstu Krievijai. Bet, kas tad paliek Kremlim, no kā izvēlēties? Paliek Ziemeļkoreja. Jā, kā tu pieminēji, visai neliela valstiņa, bet, ja mēs paskatāmies uz tiem militāriem tēriņiem, ko viņi tērē, tiesot apmēram $2 miljardi gadā, un tas ir 1/4 daļa iekšzemes koprodukta. Nenormāla summa, nenormāla proporcija, pareizāk. Ja mēs paskatāmies uz armiju, viņiem esot ap 6,000 tanki, ap 10,000 bruņu transportieru, vairāk kā 2,000 zenītraķešu palaišanas iekārtu. Taču, kā zinātāji runā, tad par šīm te iekārtām šobrīd nav runa. Ziemeļkorejiešiem nav arī nekā supermoderna, ko piedāvāt, bet ir runa tieši par artilērijas lādiņiem. Tie varbūt arī ļoti veci, bet galvenais, ka tie ir piemērojami un izmantojami ar tām iekārtām, kas šobrīd ir Krievijas rīcībā. Tā teikt, socialistiskais mantojums. Jā. Tieši tā. ASV apgalvo, ka Kremlis esot gatavs iepirkt principā visu, ko korejieši būtu gatavi pārdot, iedot vai iemainīt. Pret ko iemainīt? Tiek runāts par to, ka kodola programma kaut kādā veidā varētu tikt studēta no Krievijas puses. Bet ne par to šoreiz. Par konkrētiem cipariem, cik to artilērijas šāviņu lādiņu tur ir, arī neviens īpaši nevar tā galvu likt ķīlā. Toties interesanti ir, ja mēs tagad padomājam, kad sākās Ukrainas karš, visi domāja, varenā Krievija ar vareno armiju, paskatāmies uz papīru, cik tā liela ir. Ko mēs redzējām realitātē, ka bieži vien tanki ir sapūši, motori ir pārdoti, korupcijas rezultātā un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc noslēgumā pavisam neliels ieskats uz vienu konkrētu situāciju pirms 14 gadiem, kad Ziemeļkorejieši raidīja apmēram 170 artilērijas šāviņus uz vienu no Dienvidkorejas salām. Vēlāk noskaidrojies, ka vairāk nekā puse šāviņu nav sasnieguši salu, bet ir nokrituši kaut kur blakām, bet 1/5 no tiem šāviņiem, kas trāpīja šai salai, nesot sprāguši. Tātad runa ir par vai nu sliktu kvalitātes kontroli ražošanas procesā, vai arī neatbilstošiem glabāšanas apstākļiem. Krieviem tā, protams, varētu būt problēma vienīgi tad, ja pēkšņi sāk sprāgt pirms šie šāviņi ir izšauti, un tad viņu paši karavīri tur krīt. Vai tie šāviņi tur trāpa, netrāpa, tas jau viņiem varbūt mazāk interesē. Lūk, un ko tad kopumā dzirdam no ekspertiem par to, kāda tad varētu būt ietekme tam, ja Krievi tiešām tiktu pie Kima artilērijas lādiņu klāsta. Kara gaitu tas nemainītu, bet pagarinātu konflikta ilgumu. Starp citu, tieši šādus pašus vārdus nedēļas nogalē izmantoja arī Putins, runājot par gaidāmajām rietumu F-16 lidmašīnu piegādēm Ukrainai. Tas tā, fun fact. Jā, tas diezgan labi parāda to problēmas būtību un arī to, cik tā problēma var būt gan liela, gan varbūt arī tas lācis varbūt tiek zīmēts lielāks nekā tas patiesībā varētu izrādīties, kas reizē slikti, jo tas tomēr ir lācis, reizē labi, ar to var cīnīties, lai arī par lielu cenu. Mēs šobrīd ejam tālāk, un šeit arī ir pienācis laiks mūsu raidierakstā personiskajam stāstam, kurš vienā vai otrā veidā tā vai tā, kā jau pie mums ir ierasts, liecina par to, kāda ir situācija tur, Ukrainā, kur šobrīd rit pilna mēroga Krievijas iebrukums. Un šoreiz, lai arī mēs esam runājuši ar dažādu veidu brīvprātīgajiem, stāsts par, es teiktu tā, vienu no cilvēcīgākajiem brīvprātīgo stāstiem, vienu no jaukākajiem, sirsnīgākajiem brīvprātīgo stāstiem, vienlaikus, protams, kā jau karā, tas ir arī skumjš stāsts, lai arī skaists. Pastāst divu īsu ievadu, pirms mēs klausāmies. Jā, runāšu es ar Olenu Kravčenko. Viņa sevi aicināja uzrunāt kā Ļenu. Viņa ir brīvprātīgā. Viņa jau kopš paša pilna mēroga kara sākuma kopā ar savu ciematu iedzīvotājiem nodarbojas ar to, ka viņi vāc jebkādu pieejamo pārtiku, tad to apstrādā vai neapstrādā un sūta uz fronti. Viņi paši dzīvo Ukrainas vidienē un paši arī nogādā ēdienu pa taisno līdz kara laukam.
Ar ko viņa man konkrēti piesaistīja uzmanību, ir tas, ka Ļena kopā ar savu māsu, kas ir viņas tuvākā sabiedrotā, un pārējiem sūta uz fronti arī mājās ceptas kūkas, tortes un dažādas saldumus. Kāpēc? Par to vairāk šajā sarunā, bet tas tiešām esot kaut kas tāds, kas karavīrus iepriecina un ļauj nedaudz sajust kaut kādu māju garšu vai māju sajūtu, un dažbrīd pat tā kūka nesot pat tas svarīgākais, kā apskāviens, ko karavīriem sniedz Ļena, tad, kad viņi satiekas, lai nodotu šos te palīdzības sūtījumus. Jā, un vienmēr atcerieties to sajūtu, kas arī mūsu iepriekšējās epizodēs ir izskanējusi no karavīriem, ka viņiem ir ļoti svarīgi just, ka tur aiz viņiem kāds stāv, vai tie ir latvieši, kas viņus atbalsta, vai poļi, vai viņu pašu cilvēki, ka viņi necīnās nepriekš ka viņi tur nav par velti, un es domāju, kas var būt vēl simboliski labāks, kā tāds saldums, kā tāds apskāviens. Bet man ir tātad jāpasaka viena tehniska informācija. Tātad ar Ļenu mēs runājām krievu valodā, lai arī tad, kad mēs sarakstījāmies, viņi teica, ka viņi to krievu valodu tā īpaši necieš, bet viņi ir gatavi runāt. Es, diemžēl, vēl ukraiņu valodu līdz galam nemāku, un, protams, ka uzturēt sarunu, ja tu saproti pilnībā, ko saka tavs sarunu biedrs, tad ir vieglāk. Tā kā runājām krievu valodā, un kā vienmēr, ja saruna nenotiek latviešu valodā, mēs piedāvājam jums alternatīvu klausīties mūsu intervijas ar tulkojumu latviešu valodā vai klausīties oriģinālu valodā tā, kā šī saruna tika ierakstīta. Ja drošinātāji pirmajā sezonā mēs publicējām šajos gadījumos 2 visa raidieraksta versijas, tad tagad mēs esam izlēmuši nedaudz paeksperimentēt, un tātad mēs atsevišķi publicēsim interviju oriģinālu valodā, tā kā mēs viņu esam ierakstījuši. Tā, es saprotam, izteicos, varbūt palabo mani. Man liekas, ka jā, jo pēc atsauksmēm un pēc statistikas mēs skatījāmies, ka tas jums klausītāji ir ērtāk, mēs to cenšamies ņemt vērā. Tagad gan ir brīdis, kad katrs var izvēlēties, vai turpināt klausīties šo pašu failiņu, kurā jūs jau esat, vai doties uz blakus failiņu jūsu raidierakstu platformā, kur noteikti arī redzams ir drošinātājs, un tur klausīties šo sarunu oriģinālu valodā. Olena Kravčenko sarunā ar Dīvu Reiznieku. Klausāmies. Здравствуйте, Лена. Labdien, Лена. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, лūdzu, pastāstiet mums vissvarīgāko par sevi. Сейчас, наверное, для большинства украинцев самое главное – это выбороть нашу победу. Vissvarīgākais šobrīd droši vien lielākajai daļai ukraiņu ir izcīnīt uzvaru. Tagad mana darbība vērsta uz to, lai nodrošinātu, ka uzvara atnāk pēc iespējas ātrāk. Tā kā esmu sieviete, kārot īsti nemāku. Man ir 2 bērni, 2 dēli, un es nolēmu, ka man pareizāk būtu strādāt kā brīvprātīgajai, palīdzot militārpersonām. И я для себя решила, что для меня будет правильно работать здесь. Здесь мы работаем волонтерством, мы помогаем. Es oficiāli esmu Labdarības fonda Dublina brīvprātīgā, taču konkrēta mana darbības joma ir pārtika. Mēs savācam pārtikas palīdzību un nododam to mūsu militārpersonām, mūsu aizstāvjiem frontē. Нашим защитникам на фронт. Vaša istorija, наверное, такая же. Jūsu stāsts iespējams ir tāds pats kā miljoniem citu ukraiņu, kuri, ja nevar cīnīties, tad meklē citus veidus, kā var būt noderīgi. Reizi? Полезным. Правильно? Да. У нас многих... Jā, daudziem no mums ir šāds moto. Ja neesi ZSU, tad esi priekš ZSU. Tam mēs tagad dzīvojam. Знаете, мы общались с разными волонтерами. Ziniet, mēs te drošinātāji esam runājuši ar dažādiem brīvprātīgajiem. Gan tādiem, kas gādā ēdienu frontē, gan tādiem, kas glābj dzīvniekus, gan mediķiem, kurjeriem un citiem. Taču jūsu stāstā man piesaistīja tas, ka uz fronti bez citām lietām vedat arī kūkas. Pastāstiet par to, lūdzu, kā tas viss sākās. Torti. Расскажите мне про это, пожалуйста. Это получилось совершенно спонтанно. Tas notika ļoti spontāni. Sūtījām uz fronti pirāgus, prāņikus, dažādus cepumus, peķi, dārziņus, un kādu dienu mana māsa man saka: Klau, Liena, mums tur vienam puisim drīz būs dzimšanas diena, vai nevarētu sagatavot viņam ko saldu? Un no tā brīža tas arī sākās. Regulāri sūtam puišiem dzimšanas dienas kūkas, ja laika apstākļi atļauj, tad sūtam arī bez iemesla. И не всегда и с днем рождения, если погода позволяет, мы передаем их зимой, просто напекаем
Это все у нас получается так, что с домашнего мы делаем, потому что это все делается. Tas ir īstas mājas kūkas, mūsu saimniecītes, cep mājās un sūta uz fronti. Tiešām viss sākās spontāni un nekad nedomājām, ka tas pieņems šādus apjomus. Tagad puiši jau tiešām gaida šos saldumus, sūtījumus un sveicienus no mājām. Таких передачек, приветов из дома. Нет какое-то специальное имя? Jums karēvi jau nav devuši iesaukas, tur kūku dāmas, piemēram, vai kā tam līdzīgi? У нас есть такая хорошая помощница Анжела. Mums ir viena laba palīdze Anžela, un, ja viņa atved, mēs pirms sūtīt tālāk vienmēr uzrakstam tortīti no Anželkas vai kūciņu no Vikas. Un tad karavīri jau iztēlojas, kāda tā Anželka ir, jo redzējuši viņu nav, bet tortītes ēduši gan ir un slavēja kā ļoti gardas. Domāju, ļoti daudzi karavīri jau labi zina un ir iemīlējuši mūsu Anželku пēc kūkām vien. И любят ее. Вот так. Мы подписываем тортик медовый, 100% фартовый там или... Uz iepakojuma rakstam ne tikai medus kūka, bet pierakstam arī kādu dzējolīti, piemēram, lai viņi redzētu, ka tā nav vienkārši torte, bet tās radīšana un nogādāšana tiek veikta ieguldot visu sirdi. Как бы сказать, вот так. Vai ir kādas labākās receptes vai vispieprasītākās kūkas? Очень любят медовики, Наполеоны. Viņi ļoti mīl medus kūkas, Napoleonus, mīl arī biskvītus. Bija pat tāds gadījums. Māsa bija atpakaļ ceļā no brauciena, viņu apturēja kontrolpunktā un jautāja, vai var atvest Napoleona plāksnītes, jo tad paša viņa apsmērēja to ar krēmu. Teica, ka kolēģiem tuvojas dzimšanas diena un nekādīgi nevarot dabūt šīs plāksnītes. Tā kā jā, puišiem neskapēc visvairāk garšo tieši mājas medus kūkas un Napoleoni. Наполеоны и медовики, пацаны, почему-то домашние. Получается так, что ja šīs kūkas ir tik gardas, nesanāk tā, ka tālāk par komandieriem tās nemaz netiek, jo ir jau apēstas. Нет, дело в том, что... Nē, fakts ir tāds, ka māsa uzstādīja tādu principu: uz štābu kūkas nevedam, vedam pa taisno mūsu aizstāvjiem frontē. Sazvanāmies, viņi piebrauc pretī un sūtījumus nododam no rokas rokā. Как близко к фронту? Cik tuvu frontei tādi brīvprātīgie kā jūs pietuvojaties? Насколько я знаю, самое близкое было 17 километров. Cik zinu, tuvākais, kas bijis, ir 17 km no pašas frontes līnijas. Так что к вам подъезжает, tātad pie jums piebrauc, lai jums tur nebūtu jāsēž tranšajās, ja? Дело в том, что вот все наши защитники, они очень бережно и очень переживают, когда мы к ним едем. Lieta tāda, ka visi mūsu aizstāvji, viņi ir ļoti uzmanīgi un ļoti noraizējušies, kad mēs pie viņiem braucam. Un ja tobrīd apkārtnē ir trokšņaini, mūs dzen prom, sakot, ātri vācāties prom, jums te nav ko darīt. Bet ja viss ir mierīgi, tad varam braukt. Līdz tranšējām neesam braukuši. Parasti sarunājam tikšanas punktu, kur var piebraukt gan viņi, gan mēs, un lai viss paiet klusi un mierīgi. Тихо и спокойно. Вот. Как вообще меняется, kā karā mainās dzimšanas dienas nozīme? Ну, нам вот здесь, в тылу, для нас сейчас день рождения — это ничто, это не праздник. Мы все ждем победы, чтобы потом мы могли праздновать и дни рождения, и победу. Mums šeit aizmugurē dzimšanas diena nav nekas, tie nav svētki. Mēs visi gaidām uzvaru, lai tad arī varētu svinēt gan dzimšanas dienas, gan uzvaru. Bet karā, kad tu tur aizbrauc, saproti, ka tur uz visu skatījums ir pavisam citāds. Tur tu nezini, kas notiks rīt un vai vispār būs rītdiena, un tev ir jādzīvo vienu dienu. Un ja mums izdodas tur ierasties un nodot to pašu kūku no mājām, ar mājas siltumu, ar dažām mūsu pašu emocijām, mēs par to esam ļoti priecīgi, un arī puiši ir ļoti priecīgi. Tāpat tur ir arī meitenes mediķis, kuram arī esam sūtījumus veduši. Es nezinu, kā jums to izskaidrot, bet tur viss ir citādāk. Uz visu skaties no cita leņķa, un viss tiek vērtēts citādāk. Tā pati kūka, ja tev tā ir mājās, nu labi, ir, nav, bet tur tā vērtība ir pavisam cita. Те самые, вот сейчас начался сезон яблоки, там, сливы, груши. Piemēram, tagad ir sākusies ābolu, plumju, bumbieru sezona. Mājās mēs to īpaši pat nepamanām. Dzīvojot ciemā, tie āboli krīt no kokiem un guļ zemē. Mēs tos pat nepamanām. Nu, lai tur viņi guļ, bet kad aizvedam šos mājas ābolus puišiem uz fronti, viņi tos paņem un pirms ēst vispirms ievelk nāsī ābolu smaržu un izbauda to ar prieku.
tad tu saproti, ka tur viss tiek vērtēts nedaudz citādāk nekā šeit, aizmugurē. Вот все оценивается немного не так, как сейчас у нас здесь, в тылу. Vai nē, vai nē, karš ir karš. Visu laiku tu droši vien nevari būt vienā saspringumā. Tev vajadzīgs arī iemesls nedaudz atslābināties, novērst uzmanību. Tā sanāk? Да, получается так. И парни, они выезжают к нам. Jā, tā sanāk. Kad puiši mums brauc pretī, ir sajūta, ka viņiem ne tik daudz vajag to, ko vedam, bet gan vienkārši, lai satiktos un parunātu ar cilvēkiem no malas. Pirmie jautājumi parasti ir, kā mājās, kādi laika apstākļi. Nu, pastāstiet mums, kas ar jums noticis. Viņus interesē, kas notiek pie mums. Viņi vienmēr ierodās labā garstāvoklī, ar smaidiem sejās, lai gan mēs nezinām, kas ar viņiem notika, teiksim, vakar, kur viņi bija un ko viņi darīja. Viņi nekad neparāda, ka ir noguruši. To var redzēt tikai viņu acīs, ka ir kaut kāds nogurums. Первым делом у нас идут обнимашки. Мы передаем таким образом частичку тепла. Kad mēs ierodamies, vispirms apskaujamies ar viņiem. Tādējādi nododam nelielu devu mājas siltumā, bet viņi apskaujoties ar mums, domās apskauj kādu no mājiniekiem, kuri ļoti gribētu apskamt. Tādā veidā dodam arī viņam šīs emocijas. Вот так мы передаем какие-то свои посылы, такие эмоции. Когда мы говорили вот про празднование день рождения, kad mēs runājam par dzimšanas dienas svinībām, kā tas vispār notiek? Kā var svinēt dzimšanas dienu tranšajā, lai tas būtu droši? Ну вот мы приезжаем, сестра берет тортик и начинает там петь Happy birthday to you, happy birthday to you. Nu, visi aizbraucam, un tad mana māsa paņem kūku un sāk dziedāt Happy birthday to you, happy birthday to you. Bet tā puiši tranšējās tās kūkas kopā ar tēju notiesā. А может быть, даже до чайка дело и не доходит, потому что Bet dažreiz netiek arī līdz tējai, jo ieraugot, cik kūkas apetelīgas, nevar nociesties un sagaidīt, ka tēja būs gatava. когда у них нагреется этот чаек. Alkohols, protams, aizliegts, vai ne? Да, алкоголь это нельзя, Jā, alkoholu nedrīkst, jo, ja iedzersi, tad uzreiz nozīmē, ka kļūsti par ievainoto. Visi to zina. Da? Ja? Да, потому что алкоголь очень притупляет все те чувства, которые должны быть. Jā, jo alkohols ļoti slāpē tās maņas, kam ierakumos jābūt maksimāli tonusām. Pirmkārt, jau alkoholu vispār nedrīkst pārvādāt. Ja mums pieķertu, tas būtu cietums vismaz uz 7 gadiem. Tas mums ir arī principiālais jautājums. Nekad neesam alkoholu veduši. Tāpēc, ja ir personisks sūtījums kādam konkrētam kareivim, tas vienmēr tiek pārbaudīts, lai vēlāk nebūtu nekādu pārsteigumu. Šajā ziņā viss ir ļoti strikti. Криминально наказуемо. Это все очень жестко. И вот все знают, что если выпил, то Tā kā visi zina, ja esi iedzeris, var arī teikt, esi ievainotais. Tad dēļ pret šo visu izturās ļoti nopietni. Es domāju, ka vīri tiešām to ievēro, jo dzīvot taču gribas visiem, dzīvot tālāk mūsu brīvajā valstī. Вы это уже делаете почти с начала Большой войны. Jūs ar voluntierismu nodarbojaties jau kopš lielā kara sākuma. Ir skaidrs, ka pirmajos mēnešos, kad varbūt bija cerība uz drīzu uzvaru, visi noteikti bija ļoti mobilizēti, bet pagājis jau ir pusotrs gads. Kāda ir tā sabiedrībā valdošā sajūta? Tas dzinulis vēl aizvien ir tāds pats. Droši vien nogurums ir ne tikai karavīru, bet arī voluntieru vidū. Vai šāda pieredze, par kādu pats stāstījāt, apskauties ar karavīriem, dot viņiem kādu pozitīvu lādiņu, vai tas ir tas, kas uzlādē arī jūs? Да, вы знаете, я на фронте я начала ездить недавно. Jā, ziniet, uz fronti saku braukt nesen. Pirms tam man pietika, ka esmu šeit aizmugurē, visu organizēju, vācu, palīdzu, cepu, iekrauju mašīnā. Man ar šo visu pietika. Bet tad, kad brīdī es sapratu, ka man jānokļūst tuvāk frontei, laikam piedzīvoju tādu kā emocionālo kritumu. Šobrīd, kad šādus braucienus jau veicu, var teikt tā, jā, katru reizi atgriežoties man vajag laiku, lai fiziski atjaunotos, jo darbs nav viegls. Vispirms jāpiekrauj mašīna. Ja izbrauciens ir rīt, tad šorīt sāku visu vākt, vakarā kramēju iekšā, kad aizbraucu uz Poltāvu, tur pakramējam visu citās mašīnās, naktī jau izbraucam frontes virzienā, no rīta esam klāt, tad visu dienu aizvedām sūtījumus jau tur pie frontes zonā, un mājas nokļūstam tikai ap 3 naktī jau nākamajā dienā. Protams, pēc šāda brauciena vajag laiku, lai atpūsties un atjaunotos. Ночи уже вот следующего дня. Конечно, после этого надо время, чтобы отдохнуть, восстановиться. Я это время могла бы провести здесь, дома, что-то делать дальше. Ну,
Šo laiku, protams, būtu varējusi izmantot arī kā citādāk, taču uzskatu, ka tas ir tā vērts. Šāda veida nogurums ir tas, kas man vajadzīgs. Pēc katra šāda brauciena atgriežoties, tu saproti, ka neesi tiesīgs nolaist rokas, apstāties vai domāt, ka esi noguris. Tu saproti, ka lai nu karš, bet tu neesi noguris, ja salīdzini ar to, ko redzējis pie frontes līnijas. Tur tiešām cilvēki noguris, bet mēs šeit varam atpūsties, gulēt savās gultās, nedzirdam šeit sprādzienus, pie mums ir klusi, vai saprotiet? Un par to esam pateicīgi mūsu kareiviem. Mums nav tiesību nolaist rokas un apstāties. Кто это мы? Kas ir tie mēs, ko pieminējāt vairāk kārt? Мы — это те, кто живут в тылу. Mēs esam tie, kuri dzīvo aizmugurē un nedzird sirēnas un lidojošo šāviņu skaņas. Mēs tie ir visi aizmugurē dzīvojušie, kuri var mierīgi gulēt, ēst, doties uz skolu, uz darbu, vest bērnus uz bērnu dārzu. И в садике, понимаете, вот так. Nu, если говорить про то помощь, которую вы посылаете, bet ja runājam par palīdzību, ko jūs sūtat uz fronti, no kurienes tā nāk un kas vispār ir tas, ko vedat? Это люди. Сейчас вот начались уборки с огородов. Нам Tas nāk no vietējiem cilvēkiem. Piemēram, tagad ir ražas laiks, un tad mums ved visu ko - kartupeļus, sīpoļus, ķiplokus, griķus, burkānus, kāpostus. Mums ir pagrabs, kur mēs to visu varam uzglabāt. Tāpēc mēs gatavojam sagataves, varam to saukt par sauso pārtiku, lai arī tehniski tā īsti nav. Piemēram, gatavojam borša sagataves, kurām atliek vien pieliet verdošo ūdeni, un no viena iepakojuma sanāk 2 porcijas. Tas īpaši noder aktīvo kauju zonā, kur ēst gatavošana apgrūtināta. Tātad tas ir tas, ko mēs darām. Cilvēki atdod to, kas viņiem ir. Mums ir zemnieki, kuri ziedo, kurš kādu sīvēnu, kurš graudu smiltiem, kurš saules puķu eļu. To visu savācam no mūsu pašu ciemata ļaudīm. То подсолнечное масло. Вот это все мы собираем по обычных людях, которые живут у нас в деревне. И как вам žertvovali tam, un kā jums ziedoja pirms pusotra gada vai gada, tā arī tagad ziedo katrs, ko var? Ну вот в начале войны, конечно, все было более масштабно. No kara sākuma, protams, viss bija vērienīgāk, bija vairāk. Tagad starp ziedotājiem palikuši tie cilvēki, kuri patiešām saprot, ka, ja jūs nepalīdzēsiet, nekas nenotiks. Patiešām mums ir cilvēki, kuri karu izliekās neredzam. Diemžēl tas tā ir. Mēs varam tikai cerēt, ka tā ir minoritāte un lielākā daļa saprot, ka ir jāpalīdz armijai. Армии. И сейчас у нас тоже есть такие люди, которые жертвовали и нам в начале войны, и сейчас они жертвуют так само. Ir cilvēki, kuri ziedoja gan kara sākumā, gan arī tagad. Gan lauku saimniecības, gan lielie fermeri, gan visparastākie cilvēki, kuri vienkārši katru mēnesi ieskaita noteiktu naudas summu. Pat ja nesaku, ka man to vajag, viņi regulāri veic pārskaitījumus, nevaru beigt pateikties šādiem cilvēkiem. Ir arī cilvēki, kuri ved pārtikas produktus, negaidot, kad to prasīšu. Mums ir tāda viena noliktava, kur cilvēki vienkārši pie durvīm atstāja to, kas viņiem ir un brauc prom. Es atnāku un mans uzdevums jau ir tikai to visu sadalīt. Все распределить по местам. Я понимаю, перед началом большой войны вы, cik zinu, jūs pirms lielā kara sākuma nodarbojāties ar koncertu organizēšanu savā ciemā, pareizi? Да, да. Jā, tas ir mans pamatdarbs. Так что получается, что это была такая... Tad sanāk, ka tas, ka kļuvāt par vienu no galvenajiem šīs palīdzības koordinatoriem, patiesībā bijusi tāda dabiska pāreja un pielāgošanās jaunajai situācijai. Ну, я говорю, так сошлись звезды. Es saku, ka tā vienkārši sakrita zvaigznes. Laikam kādam tur augstāk vajadzēja, lai tieši es būtu tā, kura mūsu ciemā saktu šo organizēt. Начала все это организовывать у нас в деревне. А почему вы не уехали из Украины? Kāpēc jūs nepametāt Ukrainu? Мы это даже не рассматривали. Mēs pat neapsveram šo iespēju. Почему? Kāpēc? Ну, потому что наше место здесь. Tāpēc, ka mūsu vieta ir šeit. Мы вот говорим, jūs sakāt, ka viss ciems palīdz. Pastāstiet, lūdzu, kas ir šī vieta? Значит, наше село называется Лутовиновка. Оно находится в центре Украины. Это Кременчуцкий район, Полтавская область. Mūsu ciematu sauc par Lutavinovkam. Tā atrodas Ukrainas centrā. Tas ir Kriminčukas rajons, Poltavas reģions.
Nu, šeit Kriminčūkā ir Dņepras upe, kas tā sanāk Ukrainas sadala labajā un kreisajā krastā. Tā kā atrodamies Ukrainas centrā. Mūsu ciemam palīdzības vākšana palīdz arī kādi 11-12 apkārtēji ciemi. Ir tādi, kuri mums produktus ved regulāri un esam kļuvuši par tādu kā pārkraušanas punktu, no kura jau vedam visu tālāk. Ir arī tādi, kuri mums kaut ko ved regulāri, atved, tad uz kādu laiku pazūd, tad atved atkal kaut ko. Tā kā jā, pie mums nonāk ziedojumi no 11-12 ciemiem, ko pēc там сутам tālāk. И передаем это всю помощь дальше. Ваше волонтерство – это, такое очень локальное. Sanāk, ka jūsu volunteerisms ir tāds ļoti lokāls, pareizi. Cilvēki no vietējiem sanāk kopā un dara, ko var. Вместе и вот делает то, что может. Nu, да, mēs своими силами. Nu jā, mēs esam paši par sevi. Mūsu mērķis nav konkurēt ar kaut kādām lielajām organizācijām un neprasam arī kādu palīdzību, jo saprotam, ka tam ir ko darīt arī bez mums. Paši iztiekam saviem spēkiem, taču neteiktu, ka tas, ko daram, ir maz. Piemēram, pēdējā braucienā mums bija 38 izkraušanas punkti. Tātad 38 reizes mums atbrauca pretī, saņēma sūtījumus un sveicienus un aizbrauca atpakaļ uz frontes līniju. Tā kā jā, esam lokāls pasākums, bet kaut ko jau izdarīt spējam. А как вы вообще, un kā jūs izvēlaties, kurp doties? Этим занимается сестра, потому что она с самого начала ездит. Tas ir tas, ko dara mana māsa, jo viņa ceļo jau no paša sākuma. Viņa ir kontakti, puiši, kuriem tas ir vajadzīgs, viņa to visu uzrauga. Mans uzdevums vairāk ir savākt un sagrupēt lietas, pielādēt busu un aizvest, kur vajadzīgs. Нашими смаколиками. Вот так. Тогда я понимаю, вот это все личные отношения. Tad sanāk, ka šis process veidojas personiskajās attiecībās. Karavīri jūs zina un var pateikt, kas viņiem nepieciešams. Смотрите, можете вы или нет, правильно? Ну да, она звонит, спрашивает там. Jā, viņa zvana, prasa, kas vajadzīgs. Ļoti bieži bez ierastās pārtikas viņa lūdz arī sadzīviskās lietas - lāpstas, skavas, cirvjus, dzirnaviņas, instrumentu komplektus. Šajā procesā ne jau mēs ar māsu tikai iesaistītas, ir arī citi brīvprātīgie, kas tad meklē šīs lietas vai naudu, ar ko varētu nopirkt šīs lietas. Tāpat arī medikamentus vai pretodu līdzekļus vai mītrās salvetes, ko nu pat arī aizvedām. Tā kā katram braucienam gatavojamies ļoti rūpīgi. Насколько велика ваша деревня? Cik liels ir jūsu ciems? У нас зарегистрировано больше 1000 людей. Mums ir reģistrēti vairāk nekā 1000 cilvēku, 1600, cik es atceros. Tātad pēc mūsu standartiem šis ir diezgan liels ciems. Когда большая война началась, kad sākās lielais karš, vai cilvēki pamet arī jūsu ciemu, vai lielākā daļa tomēr palika? Есть такие, которые уехали. Ir tādi, kas ir aizbraukuši. Ir, tāpat kā citur Ukrainā, taču vairākums palika. Kad okupanti 24. februārī ielauzās Ukrainā, vai viņi sasniedz arī jūsu ciemu? Нет, до нашего села они не дошли. Nē, viņi nesasniedz mūsu ciemu, lai gan šeit, tāpat kā citur, gatavojamies viņu atnākšanai. Šeit tika izveidoti kontrolu punkti, bloķēti ceļi un tika organizētas aizsardzības rotas. Mūsu vīri sanāca kopā, sāka nakts patruļas un bija gatavi dot pretrecienu, ja tikšanās ar iebrucējiem būtu notikusi. Mēs tam nopietni gatavojamies, tai skaitā taisījām molotova kokteļus un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko viņi darīja sākumā. Tad pamazām, kad mēs sapratām, ka esam sākuši viņus atstumt, nakts dežūras ielās palika, vīri uzturēja kārtību, jo bija komandstunda un bija jāuzrauga visa situācija. Kad mēs sapratām, ka viņi tobrīd līdz mums vairs netiks, visi nedaudz nomierinājās, atsāka darbus un sākam vākt palīdzību mūsu karavīriem. Вот когда мы поняли, что к нам они пока не попадут на то время, то все немного успокоились, начали уже дальше работать на победу в плане помогать нашим воинам. Вот так. Вы не в оккупации, вы не у самого фронта, но недалеко. Jūsu ciems nav okupēts, nav blakus frontei, lai arī tā nav ļoti tālu. Gribēju zināt, kā jūsējie izjūt to, ka notiek karš. Vai ir kritušie no jūsu ciema? Vai ir vīri iesaukti armijā? Proti, kādas ir izjūtas vienā vienkāršā Ukrainas ciemā? Там у себя. Мы чувствуем, у нас в селе уже есть 2 погибших, к сожалению.
Izjūtam, no mūsu ciema karā krituši jau 2 puiši. Diemžēl vienu mēs apglabājam tikai aizvakar. Tie ir jauni puiši, kuram visa dzīve vēl bija priekšā, bet viņu vairs nav ar mums. Mēs ļoti sērojam. Мы очень skarbим. Это были они в ЗСУ, да? Viņi bija karavīri, ja? Да, они были в ЗСУ. Jā, viņi bija armijā. Armijā iesaukti ir daudzi no mūsu ciemām, tā skaita mans vīrs. Arī tas man dod spēku turpināt darīt, neļauj apstāties, dod apziņu, ka jādara viss, lai mēs uzvarētu. Надо не останавливаться, надо делать все, чтобы наша победа была нашей победой. Nu, и какое настроение сейчас? Bet kāds ir noskaņojums? Nu, jums pašai, jūsu kaimiņiem, draugiem. Kāds ir noskaņojums vienā Ukrainas ciematā? У меня лично настроение не сдаваться. Personīgi es esmu noskaņojusies nepadoties, jo man nav tiesību padoties. Man ir 2 dēli, kuri skatās uz mani. Ja pēkšņi kļūstu vāja, viņi uzreiz to sajūt, un arī viņu noskaņojums uzreiz kļūst tāds nepārāk labs. Tētis tomēr arī iesaukts, lai arī šobrīd iziet apmācības. Dēli man visādi cenšas palīdzēt, un visa tā atmosfēra ir tā, ka mums vajag tikai uzvaru. Nekas cits nav svarīgs. Visi tie, kuri nav nolaiduši rokas un padavušies izjūt to pašu. Да, может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но наша победа будет за нами, и мы все не имеем права. Jā, uzvara nenāk tik ātri, ka mums gribētos, bet uzvara būs mūsu, un mums visiem nav tiesību padoties. Mums visiem ir jāstrādā, lai uzvarētu, un jādara, kas nu katrs spēkos. Vedot mūsu sūtījumus, ļoti labi saprotam, ka, lai uzvarētu, mums ir vajadzīgi ieroči un labi ieroči. Mums vajag dronus, mums vajag, lai uzvarētu, mums vienkārši vajag ieročus. Bet mūsu sūtījumi ir veids, kā mūsu karavīrus, mūsu aizstāvjos varam atbalstīt mēs, parādīt viņiem, ka viņi nav vieni. Esam kopā ar viņiem. Mēs visi esam kopā un daram, ko varam šīs uzvaras vārdā. То, что может для этой победы. Мы в Латвии тоже. Mēs Latvijā arī ļoti sekojam līdz tam, kas notiek. Latvijā ir daudz cilvēku, kur ziedo, ved mašīnas, apģērbu, apavus, vāc naudas, droniem un tam līdzīgi. Tā kā ziniet, ka neesiet vieni. Так что знайте, что вы не одни. Спасибо вам большое. Спасибо. Liels jums paldies! Paldies! И мы очень желаем быстрейшую победу Украине. Un mēs ļoti vēlam Ukrainai ātru uzvaru. Ukraina uzvarēs. Tas ir saprotams jautājums tikai kad. Tāpēc paldies par to, ko jūs darāt. Ziniet, ka esam kopā ar jums un tiksimies, kad karš būs galā. Встретимся, когда война закончится. Спасибо вам за вашу поддержку. Paldies par atbalstu! Paldies! Ziniet, šo atbalstu var sajust, un tas aizķer dvēseli. Mēs neraudam un aci neparmirkšņam, kad dzirdam par saviem pretiniekiem, bet ja mēs redzam, ka šī palīdzība nāk pie mums no ārzemēm, mēs varam apsēsties un raudāt, jo tas mums ir ļoti, ļoti dārgi, ka mēs neesam pamesti, ka mums palīdz ar to, ko katrs var. Liels paldies jums par to! Мы можем сесть и расплакаться, потому что это очень дорого для нас, что нас не бросают, что нам помогают, кто как может помогает. Спасибо вам большое за это. Что вы хотели, ko jūs gribētu novēlēt sev? Скорейшей победы. Ātru uzvaru, lai visi atgrieztos mājās. Un es saprotu, ka tas nenotiks, bet es ļoti vēlētos, lai visi atgrieztos mājās dzīvi un veseli. И чтобы могли есть вкусные тортики уже дома. Un lai garšīgas kūkas varētu ēst jau mājās. Да. Jā. Labi. Дякую. Paldies jums. Дякую вам. Перемога буде за нами. Paldies, uzvara būs ar mums. Всього найкращого. До побачення. Paldies par sarunu, Olenai Kravčenko. Paldies arī tev, Dīva, par šo atradumu un par šo sarunu un par to sirsnīgumu, kas mums no Ukrainas ciematiņiem un piefrontes atceļoja ar Olenas sarunas palīdzību. Ļoti vērtīga saruna. Tieši tas ir tas, ko mēs šeit drošinātājā cenšamies jums dot, ir tas personīgais pieskāriens tam visam, jo karš ir tas, kas ietekmē ne tikai arī katru ukraiņu, bet arī katru no mums dzīvi.
Nu jā, un ja jums šķita šis viss interesanti vai uzmanības vērts, padalieties ar draugiem, radiem paziņām, aizsūtiet linku vai iekomentējiet Twitterī, Xā vai Facebookā vai vēl kaut kur, lietojiet hashtagu drošinātājs vai rakstiet mums drošinātājs @Latvijas Radio LV. Mums vienmēr patīk saņemt šo te atgriezenisko saikni, zinot, ka jūs mūs klausāties vai kas jūs interesē, kas jūs neinteresē, ja jums ir kādas tēmas, ko gribat ieteikt. Jā, rakstiet mums. Starp citu, Spotifyā tagad jauna opcija esot, jā? Jā, es izpētīju, es zinu, ka tu un kolēģi pie tā bija pastrādājuši, es devos pētīt, kā tas izpaužas. Tā nav reklāma, vienkārši šajā platformā tas ir iespējams un ņemiet to vērā, jo tur tagad var, tā teikt, tekstā pa diagonāli pārbraukt pāri šīs lielās intervijas un mūsu raidieraksta epizodes saturam un uzklikšķināt uz tās daļas, kuru jūs tiešām vēlties klausīties. Un pašās beigās arī tur ir jautājuma atbilžu vieta. Noteikti varat ierakstīt arī šajā platformā savu vērtējumu, jautājumu, ierosinājumu, pārdomas priekš citiem klausītājiem. Arī tas šobrīd Spotify platformā ir iespējams. Bet es paskatījos, ka šī Q&A iespēja ir telefonā, bet ja lieto Spotify no parastā datora, desktop datora, tad es vismaz nepamanīju to iespēju. Tā kā telefonos droši rakstiet mums. Un LSMs, jā? Nu, protams, LSM LV tur ir visas epizodes pieejamas, tur droši var katru arī noklausīties. Un jāatgādina, ka viena ļoti liela daļa no mūsu sarunām arī ir lasām, arī visas iepriekšējās sezonas un arī šie ar Olenu. Tai arī jābūt lasāmai LSM LV. Ja jums lasīšana padodas vienkāršāk un patīkamāk nekā klausīšanās, lai tā arī būtu, tad jūsu gadījumā. Ne tikai lasīšana, es būšu sagatavojis arī bildītes ar tām slavenajām Olenas kūkām un citiem sūtījumiem, un redzēsiet mūsu varoni un viņas sabiedrotos vaigā. Tā kā, jā, tā ir savukārt šīs te rakstiskās versijas priekšrocība, ka varat arī kaut ko ieraudzīt. Jebkurā sociālajā tīklā tad Temturis drošinātājs, meklējiet Divu reiznieku tā leipuru, Twitterī, Facebookā vai kā citādi, un rakstiet arī e-pastā savus ierosinājumus drošinātājs @Latvijas Radio LV. Un atcerieties, drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.